Labdien, mīļie draugi! Mani sauc priesteris Jēkabs Raudjonsdoļs, esmu Ludzas draudzes prāvests un Ludzas dekanāta dekāns. Man blakus stāv svētais. Svētais, kuru līdz šim pazinām kā svētais Stefans. No vecā senās Ludzas katoļu baznīcas koka skulptūra datējama ar 18. gadsimta pirmo pusi. Šādu mēs viņu pazinām vēl pirms dažiem gadiem. 7 pārkrāsojuma slāņi kopā ar grunti, proti tās bija pēdējais pārkrāsojums veikts visdrīzāk padomju gados. Šī skulptūra bija visvairāk cietusi padomju gados. Kirmji, lieti, arī kaut kur bija apdedzis, tas bija novietots ārpus baznīcas. Tieši, kad atsākam mūsu vēsturisko skulptūru restaurāciju, šī skulptūra bija pirmā, kuras restaurācija bija aizsākta arī tāpēc, ka mums bija intuīcija, ka šai skulptūrai būtu daudz noslēpumu. Un noslēpumi ir tādi, ka aiz šiem pārkrāsojuma slāņiem, lūk, mēs atradām sudrabojumus uz priestera tērpa, kā arī vairākus zeltījumus. Jūs tos redzat šeit pa maliņu, visur pa maliņu aiziet zeltījums. Tātad, lūk, šī skulptūra kādreiz bijusi ļoti koša. Ja tā teiktu, mūsu senči redzējuši ārkārtīgi skaistas lietas tai 18. gadsimtā. Un lūk, šim svētajam mums bija tukšas rokas, jā, un viņš bija saukts par svēto Stefanu. Bet tas nav svētais Stefans, jo šeit mēs redzam priestera tērpu. Stefans bija diakons, tur pilnīgi cits piegriezums, un tas uzreiz ir atpazīstams. Lūk, man ir rokas arī fotogrāfija no žurnāla Nedēļa. Nevar atrast šīs fotogrāfijas oriģinālo negatīvu, bet jūs redzat šeit šo svēto vienu no sānu altāriem, un tur redzās kaut kas rokās. Es biju domājis, ka tās ir kaut kādas grāmatas lapuses. Izskatās arī pēc Mūzus baušļu plāksnēm, bet tas taču nav Mūzus vai ne. Nesen apmeklējot Rundāles pils muzeja krājumu, tur, kur glabājas sakrālie priekšmeti no daudzām Latvijas baznīcām, es biju ieraudzījis šo grāmatu. Uzreiz izlasīju Ad majorem Dei gloriam, jezuītu dibinātais Svētā Ignācija no Lojolas devīze. Lielākam Dieva godam. Un es uzreiz ieraudzīju grāmatas veidolu, kādu man šķita, ka es redzu šai vecajā fotogrāfijā. Un, mīļie draugi, tagad ar Rundāles pils muzeja atļauju mēs paņēmam šo grāmatu deponēšanai. Tagad, kad jau svētā skulptūras restaurācija mums virzas uz noslēgumu, kad cienījamais restaurātors Aigars Pilinieks ir nostiprinājis visu skulptūru, atindējis no visiem kirmiem, kad cienījama restaurātora Sarmīte Balode jau notīrījusi visus tos vairākus pārkrāsojuma slāņus, un tagad jau skatās, kā varētu atgriezt šai skulptūrai vēsturisku spožumu, kā varētu zeltīt, kā varētu sudrabot, kā varētu atjaunot sēs krāsojumu. Mēs esam paņēmuši no Rundāles pils šo grāmatu, lai izmēģinātu, der vai neder. Un, mīļie draugi, paskatieties, cik perfekti šī grāmata iedaras. Gluži kā šai fotogrāfijā var redzēt, ka šī svētā rokas bija tieši veidotas, lai turētu šo grāmatu. Gan labā roka, gan kreisā roka, kur trūks pirksti. Paskatieties, kā ieskauj pirksti, kā pirksti pilnīgi tur šo grāmatu no kreisās puses. Mīļie draugi, man liekas, mēs esam tuvu arī kaut kādam jaunam atklājumam, kā laikam mūsu priekšā ir svētais Ignācijas no Lojolas jezuītu dibinātais. Tā lūk ir tā visa arī Latvijas un Latgales arī rekatolizācijas vēsture, pateicoties lieliem katoļu ordeniem, no kuriem tie pirmie bija jezuīti, kas darbojas līdzās dominikāņiem Latgalē. Un lūk, mums ir, varētu teikt, tās klasiskais svētā Ignācija attēlojums, kādu mēs viņu pazīstam. Prediķotājs, kas svin svēto misi, bieži tieši pateicoties Rubensa glēznei, mums Ignācijas arī attēlots barokālajā šaurajā ornatā. Mīļie draugi, tas ir tāds vēsturiskais konteksts mums. Mēs redzam, kā atklājas kaut kas līdz šim pat, ko mēs nevarējām aizdomāties, cik varētu būt skaista šī skulptūra. Līdz šim mēs redzam kaut kādu vienkāršu
pussabrukušu. Citi pat bija pieņemuši, ka te ir kaut kāda plastika skulptūra atvesta no Polijas, lēti pārkrāsota. Nē, tā ir ārkārtīgi svarīga skulptūra visam mūsu arī Latgales kultūra vēsturiskā konteksta un arī kultūra mantojuma ziņā mūsu priekšā ir šedevrs. Paldies, kā sekojat mūsu jaunumiem! Gaidiet ziņas, turiet lūdzu par mums īšķus, piesauciet debesu svētos. Ja nu tas ir svētais Ignācijs, jo mēs esam droši, ka tas nav svētais Stefans, lai arī šis svētais atgūst vārdu, kā gluži arī mūsu vēsturī ir daudzi baltie plānkumi, mums arī daudzi notikumi jāroda, arī skaidrojums, bet arī šim svētajam ir jādod un jāatrod viņa īstais vārds. Un, lai lūdzu arī atgriežas šis svētais, varētu teikt, atjaunots, uzspodrināts pilnībā, lai atspīd tās spožums, kādu redzēja arī mūsu senči kādreiz tajā senajā pagātnē pirms 300 gadiem.